Sveikas, mīļās klausītājas! Laipni lūdzam raidierakstā Sirds draudzenes, un šodien mums ir brīnišķīga saruna par sievišķību kopā ar Karīnu Liepiņu. Sveika, Karīna! Sveiki! Un ļaušu arī Karīnai nedaudz iepazīstināt ar sevi, pastāstīja, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, ar ko tu esi nodarbojusies, un nedaudz par sevi vairāk. Jā, es esmu Dieva bērns, Dieva meita. Esmu sieva savam vīram jau 15 gadus, esmu 5 bērnu mamma, un šobrīd vādu sieviešu kalpošanas apvienību Baptistu draudzēs. Arī pirms tam esmu kalpojusi sievietēm, bet šobrīd ir tāda oficiālāka tā kalpošana. Tas ir tas, ko es šobrīd daru. Superīgi, ārprāts un 5 bērni, tas ir tik brīnišķīgs skaitlis, jā. Un tiešām tā kā padalies arī varbūt nedaudz par savu ticības ceļu, kā tu esi nonākusi pie ticības, vai tas ir jau no bērnības, vai tur ir bijuši kādi izaicinājumi, un kāds ir tavs ceļš pie ticības? Jā, es mēģināšu tādu īso versiju pastāstīt. Esmu kopā ar Dievu, nokristījos vispār 17 gadus atpakaļ, man bija 21 gads. Dievu iepazinu caur grūtībām. Man ģimene nav ticīga, man tētis bija ticīgs. Un viņš kaut kā centās ar mums runāt par tām lietām, bet es kā pusaudzis nebija aktuāli. Kaut kā visu laiku izvairījos par to runāt. Bet jā, tāda ticības klātbūtne ļoti nebija mūsu ģimenē. Es esmu kopā ar savu vīru, pazīstu jau 22 gadus. Man ļoti grūti pateikt, pēc mājā būs apmēram 22 gadi, kopš mēs esam iepazinušies. Man bija 17 gadi, kad iepazināmies, viņam bija nedaudz vairāk. Tad viņš arī Dievu nepazina, un tad mēs sākam draudzēties, kā jau dara to tajā laikā cilvēki, kas nepazīst Dievu. Mēs bijām kopā kādus 5-6 gadus, un tad notika tāds pavērsiens, kad viņš izlēma, ka mums tomēr katram jāiet tas savs ceļš. Un es tā kā ļoti to pārdzīvoju. Un man bija ļoti labas attiecības ar viņa mammu. Un viņa teica, Karīna, paņem vienkārši palasi Bībeli. Un es paņēmu, palasīju Bībeli. Un mēneša laikā es izlasīju visu jauno derību. Wow. Es esmu ļoti liels grāmatu mīlis. Agrāk esmu mēģinājis lasīt Bībeli. Jo man bija tas uzstādījums, katram tādam inteliģentam cilvēkam ir jāizlasa Bībeli vienreiz mūžā, lai zina, par ko tur ir. Jo es domāju, ka tā ir vienkārši grāmata. Sarakstīt, lasīju Mūzes 1. grāmatu, un es nevarēju saprast, domāju, es neko nesaprotu, man tas neuzrunā, kas tas vispār ir, un noliku malā. Bet tagad es zinu, ka nebija īstais laiks, jo es nedarīju to ar atvērtu sirdi. Bet tajā otrajā reizē, kad es lasīju, es sāku lasīt, un es saprotu, wow, kas tur ir rakstīts. Tas teksts burtiski pacēlās no tās grāmatas un iemājo manā sirdī. Un tad es pirmo reizi piedzīvoju, ko nozīmē, ka Dieva vārds ir dzīvs. Un es sapratu, ka tur ir rakstīts viss par manu dzīvi, par manu grēcīgo dzīvi, cik esmu bijis grēcīga, kā esmu dzīrojusi un dzīvojusi kārībās. Un ko Jēzus ir izdarījis, un man atvērās acis, burtiski tā kā tās zvīņas nonāca no manām acīm. Un es sapratu, kas ir evaņģēlijs, kas ir Kristus. Un interesanti, ka neviens man neevaņģelizēja, nepasludināja to labo vēsti, bet šo patiesību sākotnēji es atradu pati, izlasot vienkārši jauno derību. Wow. Mēnešu laikā es vienkārši burtiski ēdu viņu. Un tā sākās tas mans ticības ceļš. Es kaut ko tādu vēl nebiju dzirdējis, tādu liecību. Tā. Un tad jau, protams, sāku uz draudzi iet, kāds ieteica draudzi, un, protams, tad sāku iet uz draudzi, un tad uz tādiem jauniešu slavēšanas vakariem, un bija izslāpusi un meklēju to Dievu vārdu, un tad jau, protams, daudz ko lasīju tajā Bībelē, un arī nebija saprotams, bet apmeklējot draudzi, klausoties svētrunas, mācītāju skaidrojumus, man bija ļoti daudz tādas jautājumu zīmītes Bībelē sarakstīts, ļoti daudz. Man patika, es klausījos, un katru reizi varēju tā kā izdzēst to jautājumu zīmīti, jo es sapratu. Ko tā raksturvieta ir. Man ir burtiski tas pats, ka es arī tā kā, kad es atgriezos, es sāku lasīt Bībeli un man saliku jautājumu zīmītes, un tad es tam lasot otro reizi jau daudz, es dzēsu ārā. Jā. Wow, un ko tava ģimene, tā kā, ja tavs tēvs bija ticīgs, bet, piemēram,
pārējā ģimene, ko viņi teica par tavu? Jā, es jau biju patstāvīgi dzīvoju atsevišķi no savas ģimenes. Jā, mana mamma bija grūtāk varbūt runāt par šiem jautājumiem, par to, kādas izmaiņas manī radās, bet neko, viss izaicinošāk bija draugi. Draugi nesaprat, draugi likās, ka es esmu fanātiķe, un īstenībā tas mans draugu loks ļoti stipri nomainījās. Pēc tam. Jā, tā notiek. Gan drīz vispār neuztur. Nav, dzīve mums ir aizvedus katram savā virzienā, jo es atceros tādu vienu momentu, kad es biju savām draudzenēm vecrīgā kādā kapēnīcā, mēs tādu meiteņu sanākšanu biju, un viņas runā, un es saprotu, man nav pa ceļām, ne jau, ka es noniecinu viņus kā sievietes, kā personības, bet tas viss, kas apspries, saprot, tas ir pasaulē. Man nekā nav kopīgi, man tas neinteresē, es vienkārši sapratu, cik es esmu kļūsi savāda, pilnīgi atšķirīga, kādas bija. Jā. Tas bija tāds baigais pagrieziena punkts, saprotot, ka Dievs ir izmainījis manu sirdi. Tieši tā. Un tas ir tā kā tāds, skumjš, vai ne? Bet tāpat laikā tā vienkārši ir. Ļoti skumjš, un es atceros, es ļoti pārdzīvoju. Mans vīrs vēl tad nebija vīrs, teica, Karīna, nepārdzīvot, Dievs tev dos vietā jaunus draugus, un viņš parūpēsies. Un tā viņš arī ir iedevis. Tas nekas, ka mēs neesam, piemēram, no bērnu kājas kopā vai kā, bet man ir brīnišķīgs draudzenes. Tieši tā, viņš ir tas, kurš kompensē visu, ko mēs it kā liekas, vai ne, zaudējam. Ir arī tas pants, kurā Jēzus saka, vai ne, ka cik daudz vairāk jūs iegūsiet, vai ne. Tā kā pat, ja jūs zaudēsiet, vai ne, māti un tēvu un brāļus un māsu un vīrus un sievas, jūs tik daudz vairāk iegūsiet. Jā, tas ir tik skaisti tiešām. Un tad ar tavu vīru, kā notika tas, kā jūs sagājāt kopā, ja tu teici, ka jūs bijat pašķīrušies, vai ne, un tad tu sāki lasīt, tu atgriezies, un kā pēc tam jūs attiecības atjaunojās? Jā, un tā lūkšana man Dievam bija Dievs, ja tu esi īsts, ja tu esi reāls, lūdzu atgriez atpakaļ manu draugu, un ja tu to izdarīsi, es vienkārši kalpošu tev, visu atlikšot dzīvi, es tev ticēšu, tu vienkārši izdarīsi to. Un tā bija man tāda lūkšana, protams, savtīga tajā brīdī. Bet viņš to izdarīja. Jā, mēs atkal sākām draudzēties. Un pēc neilga brīža, pēc 2 mēnešiem, 3 notika liels pavērsiens viņa personiskajā dzīvē, kuru viņš nonāca tajā izšķiršanā par to, vai sakot Jēzum vai nē. Viņam tas bija notika caur traģisku negadījumu, caur vecāku avāriju, ļoti smagu vecāku avāriju. Un caur šo avāriju arī vīra vecāki atgriezās pie Dieva. Tur arī ir brīnumains stāsts un liecības. Un tas bija viņa pagrieziena punkts, kad viņš saprata, ka viņš ir bijis visu laiku remdens. Viņš atgriezās ar to raksturvietu, jo viņam kursapīdis, kurš bija kristietis, pateica Māri, nolasīja to raksturvietu. Tā kā tu neesi ne augsts, ne karsts, bet tu esi remdens, es izpļaušu tevi no savas mutes, un viņš šo raksturvietu vienkārši atgriezās. Un tas bija viens vakars, viņš atbrauc mājās, un es redzu, ka pa durvīm ienāk pilnīgi cits cilvēks, izmainīts sirdi, pilnīgi savādāks. Es nesapratu, kas notiek, un tajā brīdī jau es arī pati biju tikai tajos ticības pirmsākumos, es visu nevarēju izskaidrot, bet es tagad zinu, ka tā bija tā izmainītā sirds, bet bija pilnīgi savādāk. Un tad mēs abi pamazām sākām kopā apmeklēt draudzi, sapratām, ka mēs dzīvojam grēkā, jo mēs dzīvojam kopā, kā pasauli to piekopja, un sapratām, ka mēs to nevēlamies darīt, ka mēs vēlamies pārtraukt, ka mēs vēlamies būt jauns radījums Kristū, ka mēs vēlamies darīt otrādāk. Ja pasaulē draudzējas puisis ar meiteni, tad viņi sāk to ar fizisko pusi, un pēc tam varbūt garīgo, tad mēs sapratām, nē, mēs esam dzīvojuši 6-5 gadus draudzējušies, bet mēs vēlamies pilnīgi savādāk. Un no tā brīža, izmainījās arī mūsu attiecības, mēs pārtraucām jebkādu tuvību, un mēģinājām iet šo svēto ceļu. Daudz arī mūsu draugi nesaprata šo izmaiņu. Tas taču pilnīgi crazy, ko jūs darat? Kā tas ir iespējams? Bet tas bija brīnišķīgs laiks, tie bija kādi 6 mēneši, kad mēs vienkārši iepazinām otru dvēseli un otru sirdi. Tas bija brīnišķīgs laiks. Wow. Tik skaisti. Un tad, protams, mēs nokristījāmies, viņš man bildināja. Mēs apprecējāmies un tā kā mēs abi divi ar izmainītām sirdīm bijām jaunu radījumu Kristu un sapratām, ka Dievs mums ir piedevis un ka mēs vēlamies būt viens otram un šo laulību būvēt uz
Kristus pamata. Wow, tik skaists stāsts tiešām. Un... Tā žēlastība, ka mēs abi pie tā nonācām. Es domāju, ja viens vai otrs to būtu, es domāju, mēs nebūtu kopā. Tieši tā. Un tik interesants, ka pasaulē mēs skatāmies, un es sievietes kā romantiķis, un es skatās tur filmas un lasu grāmatas un meklē mīlestāstus, bet īstenībā šis tava liecība, tas ir tik skaists tiešām Dieva mīles stāsts, kā viņš dara kaut ko jaunu pilnībā. Jā. Ok, tad lecam iekšā mūsu šīs dienas tēmā, sievišķība, kas ir man mīļākā tēma droši vien. Pastāst, ko tev nozīmē būt sievietei? Esmu laimīga, ka man Dievs ir radījis sievieti. Manuprāt, tas ir brīnišķīgi būt sievietei. Un, protams, tas viss mainījās ar to, kas iepazina Dievu un sapratu, kāds ir Dieva nodoms sievietei. Agrāk, pirms nepazinu Dievu, es biju tāda feministe, kareivīga, tāda egoiste, tādu vēlējos sasniegt dzīvē visu kaut ko. Man bija ļoti tādi augsti standarti un ģimene varbūt palika otrajā plānā. Bet iepazīstot Dievu, lasot to, ko Dieva vārds saka par sievieti, es sapratu, ka nē, ka mani priekšstati un kā es tiku audzināta, tas pilnīgi neatbilst tam, kā Dievs man ir radījis. Un ka es varu būt palīgs un ka viņš mūs īstenībā radīs līdzvērtīgus ar vīrieti, bet mums vienkārši katram ir savs uzdevums, un ka es varu būt šis atbalsts savam vīram un kaut vai mātes loma, un tas viss, man liekas, esmu ļoti, ļoti laimīga, ka Dievs man radīs sievieti, un ka es varu apzināties arī to, ka es esmu viņa meita, viņa princese, un ka viņš man ir radījis skaistu, un, protams, nāk jau ik pa laikam tās šaubas, bet es cenšos arī tā dzīvot, nevis vienkārši, ka tie ir vārdi, ko mēs lasām, cik brīnišķīgi to es radīta, bet ka tiešām šis saslēdzās ar to sirds līmeni, kad es noticu tam. Un man tās izmaiņas sākās par to, ka es taču es varu noniecināt sevi par to, kādus esmu, ka man nepatīk. Tas nozīmē, ka es noniecinu savu radītāju. Es viņam pasaku, fuj, Dievs, kādu tu esi radījis šo. Tas nozīmē, ka es viņam nepiekrītu, un manuprāt, tas ir tāds, es nevaru atļauties, es to vienkārši nevaru atļauties, un no tā brīža, kad man bija šī apziņa, kad Dievs, ko viņš radīs visus par labu esam, un arī cilvēku, un arī mani, kad es nevaru pateikt neko tādu nievājošu un kritizējošu par sevi, tāpēc, ka Dievs ir mani radījis, un viņš gribēja, lai es esmu tieši tāda un nesavādāka. Protams, ir arī otra daļa ar raksturs, un ko mēs cīnāmies, un ko mums jāizkopja ar svētāko palīdzību. Bet tā priekš manis bija tāda baigā uzvara, par to, ka es nenoniecināšu Dieva radīto sievieti, mani, jebkuru citu. Amēn, tiešām tik skaisti. Un to arī es sieviešu kalpošanā, un tā ir tāda diezgan vēl, es teiktu, ka gads sieviešu kalpošanas lomā, sieviešu kalpošanas vadītājas lomā nav diezgan daudz. Varbūt tās pastāst, kāds ir bijis šis tavs piedzīvojums šajā amatā. Es arī tevi satiku tādā ļoti sievišķīgā gaisotnē. Pirmo reizi redzēju tevi, dzirdēju tevi sieviešu konferences laikā pagājušajā gadā. Un, tu tiešām jau no pirmā brīža man likies tik sievišķīgi un tik... tāds tiešām sievišķības iemiesojums un cik brīnišķīgi, ka tev ir uzticēta šāda loma vai nevadīt šo skaisto sieviešu kalpošanu. Tad pastāst nedaudz par to, kā tev iet tajā. Jā, paldies. Gads ir riņķī, tas ir bijis tāds ātrvilciens, kā es to saku. Un interesanti, kad es ar sievietēm, kalpojot sievietēm, draudzē, tas jau kādus pēdējos 5-6 gadus, tas bija tā kā tas, kas man patika, bet es nekad tā nerāvos un nedomāju, ka es varētu kaut ko vadīt un ka tas varētu būt tā diezgan nopietnāk un ne es vēlējos, ne es tiecos, bet Dievs vienkārši man ielika tajā vietā burtiski un lai kā arī es pretotos, jo tā, kad man nāca šis piedāvājums, protams, es biju ļoti nobijusies, domāju, kāpēc es taču neesmu pietiekami labi, taču daudz labāks kandidāts, un man 5 bērni, tikko kā dēliņam bija pusotrs gads, es domāju, ko vēl es varētu, man tā dzīve, jo tā ir tik aktīvi piepildīta. Bet tad es atcerējos tādu vienu ļoti klusu lūkšanu Dievam pirms vairākiem gadiem, kad Dievs bija ielicis sirdī, ka es ļoti vēlos kalpot sievietēm, un es saku, ja tu vari,
Tad, lai tas nav man jādara, vienkārši jāstrādā darba strādāšanas pēc, bet ka tas darbs, ko es daru, ka es varu kalpot viņam un ka es varu palīdzēt viņa valstības celšanai, un ka tas varētu būt kaut kas ar sievietēm, kaut ko organizēt, nu, bet nekas konkrēts. Un tad, kad man bija jāapdomājās par šo priekšlikumu, tad vienkārši Dievs man pateica, bet tu atceries to lūkšanu, reku šeit es viņu piepildu. Es saku, bet Dievs, nu ne tādā veidā, nu vadītāji, nu nē, nu tik ļoti, man nepatīk būt uz skatuves, es negribu būt priekšplānā, es gribu būt kaut kur maliņā, man patīk visu organizēt, bet ne tā, ka būtu vadītājs, nekad neesmu arī savā laicīgajā darbā pirms tam bijis nekāda vadītāja, man nav vispār tādas pieredzes un prasmes un spējas, bet es nenobijos, jo es domāju, bet Dievs piepilda lūkšanu. Viņš aicina, nu kā es varu vienkārši viņam nepaklausīt, es šo uztveru kā tādu paklausības soli, un ja viņš mani aicina, tad viņš man dos visu nepieciešamo, lai es to īstenotu. Un kad arī tās prasmes, ko pilnveidot un visu, un kā man draudzene teica, bet Kariņ, tu jau nebūsi pirmā, tu būsi otrā, Jēzus iesaist tevis, un es tādā uzticībā, paklausībā eju, jo saprotu, nu, tas jau nav tāds kaut kāds biznesa plāns, kas man jāizpild, vai kaut kas jāsasniedz, vai kaut kas, ka tas ir, Dievs aicina kalpot, un ko es kā varu izdarīt šķērsām, ja es to daru no sirds, ja es paklausu viņam, ja es lasu Dievu vārdu, to visu daru saskaņā ar viņu. Nu, kas gan var, nu kā man bīties, Jēzus ir ar mani uz priekšu, tas bija tāds man sevi, sava tāda pašmotivācija. Atbildot šim piedāvājumam. Un, jā, tas pēdējais gads ir bijis brīnišķīgs. Protams, arī nevieglas, jo apvienot ar ģimeni, ar kalpošanu draudzē, un tagad apvienībā, tas prasa tomēr laiku, bet es saprotu, kad jau nebūs īstais laiks, pagaidīt, ka man pieaug bērni visi un tukša māja, un tad tā kā Dievs jau, tā kā viņš aicina arī, ka Jēzus izraucīs savus mācekļus, kāds pameta laivu, un savu darbu, lai iet un sekot viņam, ka tas kaut ko prasa sekot viņam, tas upuris. Un tāpēc es sapratu, īstais laiks ir tieši tad, kad tas aicinājums tiek izskanēts. Un esmu iepazinusies daudz brīnišķīgām sievietēm un dzirdējusi viņu dzīves stāstus. Laikam tas tāds lielākais gandarījums šajā kalpošanā ir satikt sievietes, jo es esmu vienkārši cilvēks. Man ļoti patīk veidot attiecības, man ļoti patīk iepazīties, man patīk runāties. Esmu cilvēks, un acīm redzot, Dievs jau zināja, kur mani ielikt, jo tas nāk man dabiski, man tas nav tā, ka man ļoti būtu grūti, jā. Es varu arī iet svešā vietā, nepazīstot nevienu, es varu uzsākt sarunu, tas man, tā dabiski notiek, un tāpēc tas dod ļoti, ļoti lielu piepildījumu, protams, arī ļoti, ļoti iztukšo tādā ziņā, tās emocionālās rezerves, visu laiku kontaktējoties, arī pēc konferences tik intensīvi tās sarunas, iepazīšanās, pēc tam ar katru vēl komunicēt un pateikt paldies, tas arī ļoti daudz tā paņem. Un man pilnīgi prasījās vienā dienā vienkārši izslēgt telefonu, bet es vēl neesmu nonākusi līdz tam, vienkārši tādā, atjaunoties un būt klusumā. Tā. Tieši tā. Ņemot vērā tavu pieredzi, kāpēc ir svarīgi kalpot sievietēm? Jā, manuprāt, sieviete saprot. Tas ir tāds, man liekas, starp sievietām tā draudzība kaut kas īpašs, kā jums podkāsts nosaukums Sirdsdraudzenes, vai ne? Sieviešu draudzībā ir spēks tādā ziņā, ja tā draudzība ir no sirds, bez liekuļošanas, bez kaut kādām grēcīgām iezīmēm, ja tā draudzība ir Dievam par godu, tad sieviešu draudzība un kopiena, un tas ir milzīgs spēks un svētība ne tikai pašām sievietēm, bet es domāju, jebkurā sabiedrībā, kaut vai sieviešu kalpošana draudzes kontekstā, ka tā var pacelt un iedrošināt visu draudzi, un mums ir vajadzīgs tas atbalsts, un arī Bībelē mēs lasam, kaut vai vēstulē Titam, 2. nodaļā par to, ka Pāvils aicina vecākās sievietes pamāciet jaunākās, lai Dieva vārds netiktu zaimots, un īpaši saka viņš, kad, lai viņas mudina jaunās sievas mīlēt savus vīrus un bērnus, ja? Tā, ka tas vienkārši Dievs jau to Bībelē ir ielicis sievietei palīdzēt, iedrošināt, celt, ka mēs varam celt vienu otru, ka mēs nevis nomīdām, ka mēs esam sāncens, jo pasaulē jau mēs redzam, kāda notiek tā
tās attiecības starp tām sievietēm, bet kad kristīgajā sabiedrībā un kristīgajā kopienā mēs varam parādīt pilnīgi savādāk, kāda ir kristiešu draudzība. Tā tiešām, jā, ir, un es arī visu laiku domāju par to. Nu jā, man arī sirdī ir, sirds draudzenes dzīve dēļ tā, ka es piedzīvoju Jēzu un es gribēju, es uzzināju pilnīgi kaut ko jaunu par sevi, par to, kā Dievs mūs redz kā sievietes, un arī ceļš sievišķībā ir bijis tiešām tāds ļoti, ļoti kardināls un īpašs. Un es arī joprojām tā kā eju, vai ne, solīt pa solītīm saprotot, kas es esmu kā sievietes un kāpēc Dievs man ir tā radījis un kādi ir vīrieši un kādas ir sievietes un tā atšķirība, ne, un ka viņa daba atklājās tik unikālos veidos mūsos katrā. Un jā, un tāpēc arī sirdsdraudzenes, vai ne, ir tāds tā kā pāri plūstošais tas mērs, kur meitenēm iet tajā ceļā skaistajā, vai ne, un tas arī tas, ko mēs mājaslapā ielikām, vai ne, ceļā uz savu Dieva doto identitāti, uz savu sievišķīgo identitāti. Un jā, un man liekas, ka mums katrai, lai arī kur mēs esam, katra meitene, kur šo klausās, viņa var būt par sievišķības un par Dieva identitātes liecību, vai ne? Lai arī kur viņas būtu tiešām. Man tik interesanti arī, ka es strādāju tādā šobrīd es strādāju ļoti tādā vīrišķīgā vidē, laikam mēbeļu ražotnē, un es esmu restaurātori pēc izglītības, un tad es tur darbojos ar koka mēbelēm un tam līdzīgi, un tā liekas tāda ļoti praktiska un vīrišķīga vide, bet es mācos arī tajā visā saglabāt, vai ne, to savu sievišķību, un tas, kā es runāju, un kā es izturos, un kā es varu būt par svētību arī šādā vidē. Tas ir tik īpaši, vai ne? Varbūt tās pastāst nedaudz vairāk, kas tev personīgi palīdz izdzīvot savu sievišķību ikdienā. Personīgi man, pēc cik es esmu precējusies, tad es runāšu no tādām pozīcijām. Noteikti mans vīrs, viņš ir tas, kas man liek justies sievišķīgi, kas arī rūpējas par to, lai es justos sievišķīgi, gan praktiski, gan ar vārdiem to apliecina. Tas man ļoti, ļoti svarīgi, jo svarīgākais jau ir, kad man nav jāizpatīk pārējiem, bet kad es varu patikt savam vīram un viņam likties sievišķīga. Un, protams, tādi sievišķīgi ikdienas prieki, kam patīk sapucēties un rūpēties par sevi un rūpēties arī tādā nozīmē ne tikai vizuāli, bet arī, kā mēs kopjam savu fizisko miesu ar kādiem treniņiem, sportošanu. Tāpēc arī mums jārūpējas par to, kas ir mums iekšā, tā dvēseliski, kad vienlīdz svarīgi par to rūpēties, jo arī Dievs savā vārdā ir teicis, ka mēs esam svētā gara templis, tā mūsu miesa, ja, ka mums tomēr jādomā, ko mēs ar viņu darām un kā darām. Bet, kā jau katrai sievietei patīk uzvilkt kleitu un sapucēties, un tāpēc man ļoti patīk sieviešu pasākumi, kurā mēs to varam darīt, jo ikdienā mājās ar 5 bērniem, ikdienas skrējienā nav tā ērtākā lieta, ko uzvilkt, un tāpēc vienmēr arī tajos sieviešu pasākumos, ko var piedzīvot to sievišķīgi, mēs esam visas kopā, un ka mēs mirdzam, un ka mēs izskatāmies skaisti un domājam, kā mēs izskatāmies, un mēs varam piedzīvot to tādu. Man liekas, tas ir jauki. Tas man arī sagādā tādu prieku. Jā, pirmajā Pētera vēstulē, manuprāt, Pēters raksta, ka meitenes tā kā sievietes, lai jūsu rota nav tas visārīgais, tur matu, vai ne, frizūras un tur kaut kādas dārglietas un tam līdzīgi, viņš rakstīja specifiski kultūrai, bet lai tas ir jūsu, tas maigais, lēnais gars, vai ne, varbūt tās tu vari nedaudz par to pastāstīt, kā tas izskatās, mūsdienu pasaulē, jo, man liekas, mēs esam aizbraukuši varbūt tās kā kultūra nedaudz tādās galējībās, un nekur feminisms ļoti dominē mūsdienu sieviešu tā kā uztverē, un viņas grib sasniegt, viņas grib būt tā kā vīriešu vietā, vai arī viņas jūt vajadzību būt vīriešu vietā, jo, man liekas, tā kā salauzta sabiedrība rada salauztus cilvēkus, un mēs esam tā kā varbūt nedaudz atkāpušies, vismaz es tā to redzu, atkāpušies no tām
Dieva dotajām lomām, vai ne, kas ir vīrietis un kas ir sieviete, un tad sievietes tā kā īstenībā pat pret viņu pašu gribu, nu vismaz atceros sevi, pirms es nācu pie ticības un sevis tādas sievišķīgas apzināšanas. Es arī biju ļoti feministiski noskaņota, vai ne, ka es visu varu, man ir tagad tur karjera, vai ne, un jāsasniedz, un kam man tur vīrieti un tam līdzīgi, vai ne, bet īstenībā, jā, tas klusais, lēnais gars, tas ir sievietei tik īpašs un dārgs, un katra, protams, sieviete ir atšķirīga, tad kā palikt sievietei mūsdienu sabiedrībā, varbūt tas ir tas mans jautājums. Jā, tā. Jā, nu tas standarts, ko mēs redzam par to, kādai ir sievietei jābūt, arī pat kristietēm, tajā esot, skatoties kaut vai ar sociālajiem mēdījiem, nu, gribot, negribot, tas kaut kur aizķerās, tas kaut kur liek kaut ko salīdzināties. Un pirms pāris gadiem, kad man bija jau 4. bērniņš, jau tāds mazāks, man bija kaut kāda tāda identitātes krīze par to, nu, kas es esmu, ko tad es vispār daru. Es sēžu mājās, man ir bērni, bet es neko, teiksim, tā sabiedrībā nedaru, ja. Un es varētu aiziet uz darba interviju, tagad dabūt kādu darbu, es taču neko neesmu tādu sasniegusi, es nepelnu naudu, man nav nekāds status. Nu, tāda ļoti liela tāda krīze, jo tie pasaules standarti, nu, pieprasa, nu tā, lai tu esi, un tu tāds atsevišķs esi, ja, sēdi mājās jau cik gadus, ja. Un, bet tā pagāja, jo, ja katrs mēs ieklausāmies to, ko Dievs saka par to, kas mums ir jābūt, kurā vietā mums viņš ir ielicis, kurā sezonā. Es nesaku, ka kristietis nevar sasniegt kaut ko arī profesionālā jomā un sabiedrības labā. Es domāju, ka Dievs mums radīs tik dažādas un katrai tie savi uzdevumi, bet jā, tā līdzināšanās un tas saucamais, es tagad latviski nevaru atrast to self-care, ka mēs domājam par sevi tikai, bet ka tas viss var aiziet tādā nevēlamā virzienā, nu, ka bibliski, manuprāt, tas visu laiku tikai par sevi un sevi un tā. Tas viss, jā, bet nu kā to izdzīvot, nu vienkārši lasīt Dievu vārdu, būt tajā kristīgajā savdraudzībā, būt daļā no kaut kādas sieviešu kalpošanas vai no, nezinu, draudzes ietveros vai mazās grupas ietveros, un ar ko tu sev piepildi ikdienā? Ar ko tu sev piepildi, manuprāt? Ja tu piepildi ar svētrunām par Dievu vārdu, vai tu klausies kādu kristīgu autori vai autoritāti, kas māca tev, ko nozīmē būt sievietei, kā mēs to saprotam Pāvila vēstuli Titam kontekstā, vai tu vienkārši skaties mūsdienīgos influencerus un skrien viņiem līdzi un centies tā kā sev salīdzināt. Un viens arī par to ārējo un iekšējo. Nu, ārējo mēs varam smuku uztaisīt to fasādīt. To jau mēs varam parādīt, un lielāko daļu mēs publiski arī rādam tikai ārējo fasādi, bet to, kas notiek iekšā, to jau neviens nezina. Un manā gadījumā es ļoti, ļoti cenšos, es neesmu nekāda lielā influencera, un ļoti bieži nedalos ar kaut kādiem ļoti personiskām lietām, un arī sevi nefilmēju, ļoti nejūtos, teiksim tā, komfortabli video priekšā, bet tā, kad es to daru, es tiešām ļoti vēlos, kad es esmu es pati. Nu, man nevajag izlikties. Es tiešām vēlos būt tāda, kā Dievs man radīs, un neizlikties par labāku, esam vai par sliktāku, bet kad es varu būt patiesa, un kad ir izdevies, tad, kad esmu kaut ko līdzdalījusi, tad arī sievietes raksta un saka, paldies tieši par to tavu patiesumu, un es tā priecājos, ka tas arī bija mans mērķis. Parādīt to bez izskaistinājuma, bez filtriem, nu kāda tad ir tā ikdiena, personīgi man, kaut kādā dzīves jomā. Nu, pārsvarā tas ir par mammas būšanu ar 5 bērniem un dažādām tām situācijām, grūtām un arī netik grūtām un foršām. Un, jā, vienkārši meklēt, līdzināties tam, ko Bībele saka, kas ir sieviete. Un lai to darītu, ir forši, ka mums ir blakus māsas Kristu, ka mums ir sieviešu vakar, ka mums ir mazās Bībeles studijas grupas. Mēs varam nākt kopā, ka mēs varam iedvesmoties, ka mēs varam vienu otru celt, ka mēs varam palīdzēt, ka mēs varam arī uzrādīt grēku, ja tas ir nepieciešams. Nu tā. Jā, pilnībā es tev piekrītu, cik svarīgi ir tā kopiena un jā, tavai sievišķībai arī tā nāk tikai par labu. Man liekas,
es esmu palikusi sievišķīgāk, pateicoties arī savām draudzenēm, kuras arī iet tajā pašā ceļā pie savas šīs patiesās identitātes, un man arī, tas tiešām ir tāds nomiršana sev īstenībā, tas ceļš, vai ne, ka man ir, es esmu arī diezgan jau no bērnības tāda, vienmēr visu esmu sasniegusi, vienmēr visur pirmajās vietās, vai ne, un savu viedokli paudus, tāda meitene, vai ne, karjeriste principā, bet Dievs tagad tik īpaši uzrunā to, ka tiešām tas maigais, lēnais gars, kur man ir jāsavalda dažreiz sava mēle un arī jāpakļaujas citu cilvēku autoritātei, vai ne, un tas vienkārši, tas mani māca tik ļoti, arī mīlēt cilvēkus, ar kuriem es komunicēju, vai ne, cienīt vecākus cilvēkus, cienīt vīriešus, vai ne, draudzē, darbā, vai ne, apkārtējā vidē. Un tas varbūt nenāks dabīgi, tas noteikti nenāk dabīgi, un man īpaši, bet tas ir skaisti, tāpēc, ka Dievam ir tik dārgs, un Pēters, man liekas, arī tur saka, un ka viņam, Dievam šis tavs klusais, maigais, un gars ir tik dārgs, un ka viņš tādā sievietē ir licis kaut ko tik īpašu un tik skaistu, kas ir jāatklāj, vai ne, kas ir jāizpēta un tam līdzīgi, un arī es dzirdēju par to, kā kāds brālis Kristū teica par to, ka, vīrieši nevēlas tā kā, lai viņiem, piemēram, jāatnāk mājās, un ka viņiem būtu jācīnās. Atkal viņi jau ir darbā, viņi ir pasaulē, viņi cīna cīņas, vai ne, viņi izcīna visādas cīņas un kaujas un tam līdzīgi. Un ja viņi atnāk mājās, viņiem atkal ir jācīnās, ne, ka sieviete ir ar savu tādu raksturu, vai ne, visu laiku grib tā kā cīnīties pretī, vai ne, un tur skaldīt un valdīt un kaut ko mēģināt izcīnīt tā kā savu to vērtību, lai gan īstenībā tieši sievišķības, tas skaistums ir ļaut vīriešiem cīnīt tās pasaules, tādas cīņas, vai ne, un tā kā ļaut vīrietim atnākt mājās un viņu sveikt, viņu sagaidīt, vai ne, ka viņam ir tiešām tā mierost, ka viņam ir tāda silta vide, kur atgriezties, un ko tu par to domā, par šo domu? Man nāk prātā uzreiz tāds piemērs, nezinu, dažus gadus atpakaļ, kad es vairs neatceros, vai 3 vai cik bērni man bija, ka tu visu dienu esi ar tiem bērniem, ka viņi salīdzinoši mazi, ka tu esi piekususi, ka tu neesi gulējusi, tu esi dusmīga un tu gaidi to brīdi, kad vīrs atnāks un pārņems to stāvekli. Viņš ienāk pa durvīm, viņš apskatās uz mani, viņš ierauga mani, viņš saka, Karina, mēģināsim vēlreiz. Es iziešu ārā, mēģinām vēlreiz. Jo es viņu sagaidu ar apmēram, kur tu esi, ņem to bērnu, esmu piekususi, tagad tava kārta un tāda, bet viņš visu dienu bijis ārpus mājas, viņam bijis atbildība, viņš rūpēs par ģimeni, viņš vēlas, ka viņš sagaida sieva ar skatienu, ar skūpstu, ar laipnu tādu izturēšanos, tā miera osta, kur viņš var veldzēties, bet viņš atnāk mājās un priekšā pūķis, ja? Un tad bija tāds reizes, es iziešu ārā, mēģinām vēlreiz. Un tas man arī tā samobilizējos, es sapratu savu kļūdu, es tā kā pamostos no tā ņīgu ņēgu, kas ir bijis, un saku labi, un mēģinu vēlreiz. Un tādas mācības man bijušas, kad, lai cik man ir grūti bijis tajā dienā, vai kas ir noticis, bet kad vīrs ir pelnījis, kas sagaida viņu tomēr ar mīlošām acīm, un pēc tam, jā, mēs varam izrunāties, var pastāstīt, kā man ir gājis, kā viņam, bet... Tieši tā. Es arī par to domāju, vai ne, ka vīrietis vienkārši negribēs nākt mājās, un ne, viņam, es arī tagad strādājot, vai ne, pilnas slodzes darbu, un tāds, diezgan tāds kustīgs un fizisks darbiņš, un es atnāku mājās, un es vienkārši esmu nogurusi fiziski, vai ne, man vienkārši gribās apsēsties un atvilkt telpu, un tās varbūt pat 15 minūtes, un ne, bet, un tad es domāju, cik daudz vīrietim tas ir vajadzīgs, vai ne, ka viņš visu dienu tiešām, es skatos arī uz saviem kolēģiem, un viņi vīrieši visu laiku risina problēmas, un viņi mēģina atrast risinājumus, atbildēt uz jautājumiem, un viņiem visu laiku ir tiešām tās cīņas jāizcīna, un ka viņš var atnākt mājās, un vienkārši viņu sagaida, tiešām viņa sieviņa, vai ne, viņu apskauj, vai ne, viņu pabaro, vai ne, viņu samīļo, vai ne, ļauj viņam vienkārši ievilkt telpu, tad viņš atgriežas realitātē, atgriežas dzīvē, un viņš var iesaistīties mājas dzīvē. Tas vienkārši, tas ir tik brīnišķīgi īstenībā, jo man likās Dievs, tā kā
cik interesants tu man esi devis darbu, ne, ka es varu redzēt, nu, tā kā no vīriešu perspektīvas. Un man tiešām ir tāda pasaule atvērusies, un ka mēs tiešām, mīļās klausītājs, varam būt tās, ja vīrietis vai ne ir tā kā māja, tad sieva ir tas pavadiņš vai ne, kurš tur siltumiņu, ka mēs tiešām varam būt par siltumu nesējām vai ne saviem vīriem, saviem brāļiem, tētiem, vai ne, tiešām radīt to sievišķībai unikālo, vai ne, devumu, samīļot, sasildīt, parūpēties. Tas ir skaisti. Un jā, un tad par labiem sievišķības piemēriem. Vēl jā, kā tu redzīji, kā mēs katra varētu būt labs piemērs citām sievietēm savās dzīvēs, vai tās ir māsas, mammas, draudzenes, kolēģis, kā es kā sieviete varu būt par labu piemēru, kas būtu tās, piemēram, iezīmītas, kā labai draudzenei, māsai, sievietei, citu sieviešu dzīvē. Man liekas, ka tajā mūsu kultūrā, tagad sāk parādīties tāda padomdošana, saucamais garīgā padomdošana, mentorings. Pirms kodiem 13 gadiem, kad es biju salīdzinoši vēl jauna kristiete, es ļoti tā kā alku meklēju, es sāku lasīt diezgan, kā jauna kristiete, lasīju daudz grāmatas par mammas lomu, no Dieva perspektīvas, un meklēju un saprotu, cik brīnišķīgi, ka mums ir šīs vecākās māsas, ka mēs varam no viņām mācīties un iedvesmoties, un tas vienmēr bijis tāds aktuāls jautājums, un es zinu, ka, piemēram, Amerikas kultūrā tas ir daudz tā izteiktāk, tad es ļoti, ļoti priecājos, ka pēdējo 10 laikā arī, ka mums atnāk tā kultūra, varbūt, jā, tas skan mūsdienīgi mentorings, garīgā padomdošana, bet būtībā tas ir tas pats, par ko Pāvils runā vēstulē Titam, ja? Tās paauģu mantojums, tā vērtība, ko mēs varam nodot citām, un ne tikai es varu mācīties no vecākām māsām, bet es esmu tajā statusā, kad iespējams es varu palīdzēt un mācīt kādu, kas ir varbūt vēl jauna meitene, kas vēl nav apprecējusies, jo ik pa laikam liekas, es taču vēl jaunu, ko es varu iedot? Man taču vēl nav tāda dzīves pieredze. Bet salīdzinājumā varbūt ar tām māsām, kuriem ir 20, 18 gadi, ir jau kaut kāds ceļš noiets gan personīgā dzīvē, gan ticības ceļā, ka mēs varam būt kā tāds iedvesma. Bet es laikam, vismaz tas mans, no kā es iedvesmojos un uz ko skatos, ir tiešām sieviete, kas staigā ar to kungu, ka es redzu tos augļus viņas ticības dzīvē, attiecībā ar vīru, ar bērniem, kāda viņi ir. Un es domāju, to jau nevar notēlot. Tos labos augļus, tos jau nevar notēlot. Un ir kādas sievietes apkārt man, jā, kuras ir man kā tāds, es negribētu teikt paraugs, jo mums ir Jēzum jābūt paraugu un mums jālīdzinās Jēzum, bet ir tādā sievišķības ziņā, ka mēs varam līdzināties un ka mēs varam būt pašas par to labo paraugu gan savām meitenēm, savām meitām, gan draudzē. Un tāpēc arī mēs sākām organizēt tādus šos sieviešu vakarus, jo mēs gribējām sievietēm parādīt, ka mēs visi ejam cauri dažādām problēmām, ka mēs visi to piedzīvojam. Bet vienīgi tās, kas nāk priekšā, viņas ir atradušas Jēzus spēku, lai iziet tam cauri, ka viņas tikušas, ka viņas uzvarējušas cīņas, viņas piedzīvojuši pārbaudījumus, bet ar Jēzu, ka Dievs ir visa centrā, ka Dievs ir tā atbilde. Un iedot tām sievietēm, kas vēl Dievu nepazīst, ka Dievs ir tas, kas izmaina sirdis, Dievs, kas atrisina lietas, kas uzklausa lūgšanas, caur ko mēs varam piedzīvot to dziedināšanu. Un kad sievietes ar Kristu centrā var būt par iedvesmu tām, kas vēl nepazīst viņu. Tas bija tas galvenais tāds mērķis. Un, jā, caur šādiem vakariem, caur mazajām grupām, caur Bībeles studiju, kad mēs varam nākt kopā un ka mēs varam mācīties viena no otras to, ko mēs esam satvēruši Bībelē, Dieva vārdā, un kāds ir katrai tas aicinājums. Un, tā. Jā, wow. Es nezinu, vai tas ļoti labi atbildēja, vai es kaut kur aizgāju prom. Bet, Nē, man liekas, tas ļoti labi atbild
jo tiešām, kad mēs tuvojamies Dievam, vai ne, kad viņš ir mūsu prioritāte, viņš arī mums atklāja, kas mēs esam kā sievietes, un mēs varam būt tie labie piemēri. Un tas ir tik skaisti, es arī domāju par veco darību, vai ne, tur Rute un Esteri, vai ne, cik dažādi, vai ne, šie piemēri, cauri gadu tūkstošiem, vienkārši Dievs ir savījis šo stāstu kopā, un tur ir bijušas sievietes, vai ne, katra ar savu aicinājumu, savu lomu, vai ne, bet ar savu sievišķību. Jā, daļa no viņa stāsta. Un man liekas, un vēl ir svarīgi tajā mūsdienu kontekstā uzsvērt to atklātību, ka mēs esam tādas, kādas mēs esam, ka mēs dalāmies arī, un esam tā kailas citu sieviešu priekšā un atļaujamies būt ievainojams un patiesas. Jo sievietes jau meklē to patiesu mūsos. Nu, diez vai man kaut kas palīdzēs, atnāks un vienkārši ar pareizām atbildēm, ar to mācīs man dzīvot. Un ka viss ir ļoti labi un seko Dievam un lasa Bībeli un tev viss būs, bet, piedzīvojam to pašu. Un tad, ja tu esi atklāta, tevi, tu pievelc un tu saproti, ka jā, viņi ir tik atklāti, viņi ir tik godīgi, ka mēs nekaunamies no tā, ar kādām cīņām, ar ko mēs saskaramies, kādām cīņām mēs ejam cauri, jo mēs neesam nekādas super sievietes, mums nav super spējas, mēs esam tikpat ievainojams, aizskaitinātas, dusmīgas, neiecietīgas, nesavaldīgas. Es cīnos ar to pašu. Jā. Esmu kristiete, es vadu sieviešu kalpošanas apvienību, bet es jau neesmu perfekta. Es visu laiku, es apzinos to, un tas ir tas svētais gars, kas visu laiku tev tā kā parāda Karīna. Šis nebija labi, tu cīnies, jo mēs jau, ar ko mēs atšķiramies no pasaules, mēs visi grēkojam, bet mēs atšķiramies ar to, ka mēs jau zinām, ka mums vajag palīdzību, ka mums vajag to ārstu, ka mēs esam grēcīgi, tāpēc jau mēs nākam uz draudzi, ka mums vajag Dievu, ne jau, kad mums viss ir atbildes un mēs visu zinām. Jā, man arī ļoti vienmēr aizkustina tas, ka Pāvils raksta vēstulē romiešiem 8. nodaļā, viņš sāk to nodaļu, toreiz nebija nodaļas, bet viņš saka, ka Jēzu Kristu nav nekādas pazudināšanas, vai ne, ka mēs tiešām viņā mēs varam būt kailas, vai ne, mūsu dvēseles var būt atkailināts, un mēs arī varam būt godīgas un atklātas pret citām meitenēm, vai ne, un dalīties ar to, ko viņš ir darījis, jo tiešām kopš es pazīstu Jēzu, kopš es esmu sapratusi to milzīgo žēlastību, ko viņš man ir parādījis, cik daudz viņš man ir piedevis, un viņš turpina piedot katru dienu. Man nav vairs kauna no tas, kāda es esmu bijusi un kāda, kur es vēl projām kļūdos un krītu un tam līdzīgi, tāpēc, ka viņš ir mūsu cerība, viņš ir mūsu glābējs, un mēs nevaram sevi izglābt, mums tiešām ir vajadzīgs Jēzus Kristus. Jā, un tad noslēgumā tev ir 2 meitiņas, un kādu padomu tu viņām, ko tu viņām gribētu nodot, zināt par sievišķību? Kas pa jautājumu. Tā jāpadomā. Protams, es vēlos viņām nodot to, ko mēs varam lasīt Bībelē, par to, ka viņš ir radījis brīnišķīgas, viņas un skaistas, un pēc sava nodoma un tēla un līdzības, un ka viņas nepazaudē, ejot cauri, pieaugot, dzīvojot tajā mūsu kultūrā un sabiedrībā, ka viņas notic meliem. Meliem, ko izplata Sātans caur dažādiem informācijas līdzekļiem, caur vienaudžiem, caur to kultūru, kurā mēs dzīvojam, ka viņām ir tik stingra pārliecība par to, kas viņas ir, kad viņas nespēj satricināt tie meli. Kas, gribot vai negribot, pienāk pie mums, pieklauvē un paskatās, noticēs, nenoticēs. Laikam to es vēlos. Un pats galvenais, neatkarīgi vai meita vai dēls, es ļoti vēlos, ka mani bērni ir ar to kungu. Parasti vecākiem jautā, ko jūs gribētu, lai viņš izaug, kāds viņš ir, un tad vecāks saka, es gribu, lai viņš ir labs un godīgs, mīlošs. Man ir svarīgi, ka viņi ir ar kungu, ka viņi iet šo ceļu. Neatkarīgi, kas viņa dzīvē būs, kādu profesiju viņi izvēlēsies, kāds būs viņa ģimenes stāvoklis vai kur viņi aizies, bet ja viņi būs ar to kungu, ja viņi pazīs viņu, ja viņš būs personiskais glābējs viņa dzīvēs, tad man vispār nav par ko satraukties. Par to, kā tas ceļš aizies, kur, kā. Jo Dievs būs ar viņiem, viņi pazīs viņu, kurās grūtībās viņi varēs vērsties pie viņa, un viņš vienkārši būs blakus. Un, manuprāt, tas ir svarīgākais, ko es novēlu saviem bērniem, ko es ļoti lūdzu par saviem bērniem. Man meitiņa vecākā ir izdarījusi šo personisko izvēli.
nokristījusies un atdevusi savu dzīvi Jēzum Kristum pirms gada, un man tas ir liels prieks, un kā Bībelē ir rakstīts, nav lielāka prieka redzēt, kā mana bērna staigā patiesībā. Un tā ir tā man lūkšana par visiem maniem bērniem. Amen, cik skaisti. Paldies, Karīna, ka biji uz sarunu. Tas tiešām ir tik sievišķīgi un tik iedvesmojoši, un tev ir tik skaista sirds, un tiešām, lai Dievs svētī visus tavus darbus, tavus ceļus, tavu ģimenī, tavu kalpošanu. Jā, Jēzus vārdā. Paldies! Paldies, un mīļās meitenes, jā, jūs esat brīnišķīgi radītas, un lai tas nav tikai vārds jūsu prātā, bet lai tas vārds iemiesojas dzīves jūsu sirdīs, ka jūs to pieņemat ar pateicību. Amen. Paldies, ka klausījāties, un uz tikšanos nākamajā reizē. Čau! Tā! Tu klausies raidierakstu Sirds draudzenes. Tu vari atbalstīt šo kalpošanu ziedojot, kā arī publicējot savu saturu Sirds draudzeņu sociālajās platformās. Uzzini vairāk mājaslapā sirdsdraudzenes.lv.